Katra jauna ideja pieprasa izmaiņas vienā no šiem 3 elementiem. Mēs runājam video komunikācijā. Būtībā tu atnāc ar jaunu ideju, zini, mēs gribam tagad filmēt šādi. Un tad bieži vien atbildi iet ar to, ok, mums šeit iespējams vajadzēs jaunu tehniku, jo, pieņemsim, filmējam mēs ar šādu mikrofonu, bet es gribu, lai izklausās kā tieši labā podkāstā, nu tad mēs mainām tehniku, mēs ejam uz šo. Līdz ar to šāds mikrofons arī pieprasa izmainīt cilvēku, iespējams, kurš strādā. Iespējams, tas cilvēks prot strādāt ar šādiem mikrofoniem, jo tur uzreiz nāk cits skaņas pults klāt, bet iespējams neprot. Tad būtībā pirmais ir tehnika, otrs ir iespējams vajadzīgs cits cilvēks ar citām prasmēm un spējām, iespējams attieksmēm, un beigās ir softwares, arī iespējams ir jāmaina pavisam citu programmu. Ierakstīt šādā mikrofonā, kurš pieslēgts pie kameras, kamera izdara lielāko daļu darbu, bet ja mēs runājam par šādu, tad viņš uzreiz šeit slēdzās iekšā caur skaņas pults, ar skaņas pultu iet uz kompa vai iet uz kameru, tad arī jāapstrādā mazliet vairāk, lai izklausītos daudz labāk. Un katra ideja saistībā ar video iet caur šīm 3 prizmām. Ko mums vajag jaunu? Vai mums vajag cilvēku vēl vienu klāt, vai nomainīt citus cilvēkus, vai mums vajag tehniku nomainīt uz labāku vai citādāku, vai arī mums vajag konkrētas programmas apgūt jaunas vai nomainīt uz citām programmām. Un šeit bieži vien arī tas ir ražošanas izmaksas. Ko mēs no šiem mainam, lai realizētu to vīziju, kur mēs īstenībā katrs gribam parādīt citiem caur video komunikāciju.